Mani sauc Arturs Skaimiņš. Manas bērnības pirmās atmiņas man saistās ar Meņģeli, jo tur es pavadīju savus dzīves pirmos gadus. Tagad es gribu iepazīt šo novadu vairāk. Es domāju, ka mēs sāksim, man liekas, ka iekšā. Labdien! Sveicināti, mēs jūs neaiztiksim. Šeit var gaismu ieslēgt? Ieslēdziet, lūdzu, gaismu. Labrīt. Mēs esam vienā no retajām. Amīr, come inside, please. Mēs esam vienā no... Dāmas un kungi, labdien! Mēs esam bibliotēkā, kurā drīkst kliegt. Šeit ir tā, kā šeit drīkst kliegt. Tāpēc, ka mēs esam, ja es pareizi saprotu, dāmas un kungi, es jūs iepazīstināšu ar Jautrīti Mežjāni. Jautrīti Mežjāni ir Ogres centrālās bibliotēkas direktore. Kā ir? Liela atbildība, bet lielisks kolektīvs. Tā var strādāt. Jums tāda maza tā bibliotēka. Jūs redzat patreiz mūsu bibliobusu, kas patiesībā ir viena maza pagasta bibliotēka ar tādu krājumu, 3,5 tūkstoši. Šeit šajā bibliotēkā ir 3,5 tūkstoši šeit grāmatu. Var salikt 3,5. Jā. Un jūs šodien tūlītās kaut kur brauksiet pie cilvēkiem ar grāmatām. Bibliotēka uz riteņiem. Respektīvi, un jūs brauksiet, un tad viņi nāks, un tad viņiem ņems tās grāmatas un nesīs no autobusa projām. Un tad pēc kaut kāda laika jūs brauksiet viņām pakaļ, un tad viņi nesīs viņus atpakaļ. Pēc mēneša atkal braucam pakaļ un atkal mainam. Un tā kā jūs pēc stūras sežat, jūs lasat grāmatu vai skatāties telefonu? Tas tā kā... Es esmu pozitīvi pārsteigts par to, ka mums ir izbraukuma bibliotēkas. Tā ir forša lieta. Jā, un šī ir viena no 2 bibliotēkām uz riteņiem Latvijā. Bet ilgstoši mūsu bibliobus bija vienīgais. Bibliobusam novembrī šim pakalpojumam būs 30 gadi. Šis būtībā ir 3. bibliobus mums jau. Es visu laiku domāju par to, ka tā bibliotēka man asociējās ar to, ka tev nedrīkst skaļi runāt un jābūt tik mums. Un tu vari, ho! Tā kā, sveicināts, būsiņā. Ejam, es mums parādīšu, kur mēs esam. Lūdzu, dāmas pa priekšu. Lūk, pastieties uz to busu. Es jau teicu, ka tas ir autobus. Jā, un tur ir viss maršruts redzams kartē. Viņš speciāli ieslēdz motoru, lai labāka skaņa, lai vislabāk iet iekšā. Respektīvi, rekord. Ir karte. Tu redzi karti? Es tā kā no bērnības šeit, tā kā šeit. Tā sanāk. Lūk. Autobus laižam vaļā, lai viņš brauc. Viņš speciāli, varbūt viņam ir augsts vai ko. Ejam iekšā. Janīn, iesim iekšā. Es esmu Jautrīte. Jā, atvainojiet. Jā. Kam nejūg Jautrītes un Janīnas? Nav tā, ka jūg cilvēki? Nē, pārsvarā man par Sarmīti un Skaidrīti sauc. Sarmīti un Skaidrīti, labi. Mēs ejam iekšā šobrīd. Direktori, stāstiet, kur mēs ejam? Patreiz tad mēs tiešām ejam Ogres centrālajā bibliotēkā iekšā. Ir starpība. Jūs to nosaucāt par bibliotēku, un šeit tad ir īstā, lielā mūsu skaistā. Mēs jau bišķi tā kā mēģinu tevi skatītāji iesaistīt tajā, kad ir tāds bibliotēks un ir šāds bibliotēks. Es gribu parādīt un pats arī paskatīties, kas notiek to, kur parasti nekad nerāda, kas notiekās. Es jau pa lielam arī esmu jau runājis ar Jautrīti, un mēs te esam jau bijuši bez Jautrītes. Un jūs te nekad neesat bijuši. Tā skaitā operatori arī jūs. Šeit ir darbinieku telpas, kabineti. Jā. Respektīvi,
sapratu, ka jums te ir ļoti viss elektronisks, digitalizēts. Jā, Katra protams. grāmata ir iekšā sistēmā. Katra grāmata ir sistēmā, un mēs patreiz esam Sveicināt, labdien vēlreiz. Jā. Tikai nebaidieties. Informācijas resursu attīstības nodaļa, Jā. kurā tiek arī apstrādātas grāmatas. Grāmatas vispirms nonāk šeit, un tad grāmatas tiek apstrādātas, lai nonāktu līdz lasītājiem. Tas nav vienkārši tā. Ir speciāla sistēma, biblioteka informācijas sistēma Alise, ar ko strādā visas publiskās bibliotēkas Latvijā. Pareizi. Grāmatās ir čips, jā, lai izsniegt un saņemt varētu automatizēti. Mums ir tur self-checki. Jā, es redzēju. Tāda ir tā datorprogramma, kur arī kā autobusu šofērs nočeko. Viņiem arī precīzi tāpat apstrādātas grāmatas ir, un līdzi ir dators. Precīzi tāpat strādā. Un autobusu šofērs strādā kā bibliotekārs, un viņam brauc līdzi bibliotekārs? Autobusu šofērs tikai šofērs. Tikai Tur ir šofērs. bibliotekāri līdzi. Okay, es vienkārši gribēju zināt, kāds notiek. Man Embels priekš. Ejam, ātri. Ejam. Jā, lūk. Šeit ir grāmatu labotājs, patiesībā grāmatu restaurātores kabinets. Labrīt, vēlreiz. Trešo reizi, jā. Jūs tad tumsā sēžat. Okay. Bet jūs atjaunojat grāmatas. Labojat. Un redzēju, ka jūs arī taisat origami ar grāmatām, pieņemsim šādas te lietas. Tas jau nav tāds sīkumiņš, ne? Un tā ir izstāde, kura ceļo pa Latviju. Patiesībā tā arī ir viena no mūsu odziņām. Lienes. Tās ir jūsu, jūs pati? Tā kā, es zinu, ka jūs pat to taisat, bet tā kā... Es domāju, pat nē. Tas jau no YouTube mācījos. No YouTube? Ok. Cik paņem laiku uztaisīt šādu vienu, kā tas saucās, origami, griezumu? Vienkārši sakot, vienkārši grāmatu locīšanu. To origami es pieliku klāt, tāpēc, ka es Orimoto. Jo es mācījos, tie vācieši, kas ir izdomājuši šādu programmu, pat cik cilvēkiem patīk visu tā kā kaut kādos rāmjos ielikt, un es pat cik no viņiem arī mācījos Facebookā no tiem Orimoto, tad es pieliku šo nosaukumu klāt vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem patīk visu iepakot. Okay. Bet vienkārši tā ir grāmatu locīšana. Nu, labi. Un cik aizņem, tas skatoties kā ko grāmatu. Ir, ko var salocīt, teiksim, vienā dienā, ir, kurs var, teiksim, ja mēs ņemam darba dienas, ir, kurs arī 3 dienas loka. Sapratu. Jā, trāprēt ir uztaisīt nekādu patlocīšanu. Šeit darbiniekiem ir iespēja paēst, padzert kafiju. Okay. Šeit garderobe. Un šeit ir ventilācijas iekārtas siltummezgls. Te atkal ir smadzenes. Šis ir tas, šis ir tas, kas nav nekur vispār. Jā. Te var ieiet iekšā? Jā, droši vien paskatīties. Un... Te gaismu nevajag? Ir. Ja es pareizi saprotu, es palasīju pirms tam, šī māja ir apsildīta un vasarā ar augsto gaisu no notekūdeņiem, no kanalizācijas. Jā, taisnība. Ko ir izdomājuši Latvijā dzīvojuši un strādājuši RTU zinātnieki. Jā, taisnība. To es pareizi izlasīju. Jā, šī ir unikāla sistēma. Jā. Jūs te pat neko nelabojat, ja? Nē, man vienkārši nav laika. Jā, varētu jau, bet nav laika. Es arī tāpat teiktu. Baigi, tas ir, respektīvi, jūs neņemat neko no ārsta, jūs paši visu sataisat. Jā. Mēs neesam pieslēgti apkuras sistēmai, ne? Un cik jums ir tie kvadrātmetri tajā, visā? Visā ēkā mums ir 2500. Un 2500 strādā uz to, ko jūs nosaucat, uz kanalizācijas, taisīt to, respektīvi, kaut kādu veidu siltumiem un notekūdeņiem. Plus jums vēl ir tās baterijas. Te ir kaut kāds tāds, katrs vārds ir tehnoloģiskais brīnums. Šitā mēs dzīvosim, varbūt pēc 50 gadiem kadrām privātmājā, es nezinu. Jā, kāpēc gan ne? Ok, mēs esam tagad... Tad mēs varam krātuvi apskatīt. Iziet cauri krātuvē. Ejam. Tā kā jūs netiksiet iekšā. Jā. Šeit ir krātuve, kur mums ir, teiksim, mazāk... Šeit, kas tas ir tā kā šeit var...
Jā. Tad, kad es biju valsts ieņēmuma dienestā vai ekskursijā, tad tur arī bija šādi milzīgi tādi šie te plaukti. Ok. Te ir grāmatas, kas vienkārši, tā kā jūs krātuvas grāmatas, kas netiek likts ārā. Teiksim, otri eksemplāri vai netik bieži tiek lasītas. Okay. Jā, un tad šeit Tagad un aiz šīm durvīm sāksies tā atvērtā telpa. Jā. Un tagad mēs esam vēl līdz šajās durvīs, līdz tajā, ko neredz visi. Jā, tieši tā. Jums ir tā iespēja. Ir vēl kaut kas tāds, ko es gribētu vēl pateikt pirms tās atvērtās telpas. Jūs esat bibliotekāri ar stāžu. Jā, es esmu bibliotekāri ar stāžu, bet es gribētu pateikt arī, ka kolektīvam šeit ir brīnišķīgi darba apstākļi. Okay. Jā, jūs jau arī redzējāt, tagad izejot cauri šīm telpām. Un tad, ejam tur un skatāmies, kā mums visiem kopā. Nebiedē jautrīt tu ar kameru. Tā nevajag. Nē, es jau skatīju. bet kas es par direktoru, vai ne? Kurš neslavē savu kolektīvu? Varēja jautrīt. Viennozīmīgi, bet man ir labākais kolektīvs. Viedos vārtos. Bet jūs taču to arī jūtat, vai ne? Protams. Jo to var just ienākot telpā, ienākot ēkā, var just kāda ir gaisotne. Un gaisotni jau veido cilvēki. Es jums absolūti piekrītu, jo patiešām bez kaut kādiem tur lišķībām un māņiem ļoti silta attieksme. Tiešām ļoti silta. Mēs joprojām drīkstam vēl skaļi runāt. Tāpēc, ka tas ir tāds laikam mīts, manuprāt, jautrīt, kad drīkst. Bibliotekās nedrīkst sarunāties, kad viss čop. Nē, tagad tā vairs nav. Tas jau bija sen. Jā. Sen, tagad vajag runāt. Un tas bija kādreiz arī bija stereotips, ka bibliotekāri sēž pie galda un lasa grāmatas un avīzes, ja? Tas jau sen vairs tā nav. Sen vairs tā nav. Un arī tad tas bija mīts. Lūk, un tagad mēs ienākam abonementā, bet, tā kā no otras puses. Ok, es teicu, ka mēs esam pirms tās atvērtās daļas tagad šeit. Te es ienāku iekšā kā lasītājs. Sveiki, labdien, es te meklēju, latviešu buramos vārdus, un tad es viņus atrodu. Jebko jūs šeit varat meklēt un atrast. Un ja jūs kaut ko nezināt, jūs pajautājat bibliotekārei. Šī ir individuālā darba telpa, kur cilvēks var atnākt un vienkārši pastrādāt. Izstāde. Jā. Un šeit jūs varat arī mierīgi sēdēt, palasīt, izvēlēties grāmatas. Jūs šeit varat justies patiesībā kā mājās. Es domāju, ka tā sajūta ir tāda šeit. Te ir omulīgi. Te ir riktīgi omulīgi. Un nav tā, ka šeit viss ir izdzīti ārā, vienkārši biblioteka vēl nav vaļā. Jā, es jums gribu tieši piekrist par to, ja jūs būtu atnākuši tādā laikā, kad ir biblioteka vaļā. Jā. Šeit čum un muģi, šeit ir ļoti daudz lasītāju, gan pieaugšo nodaļā, bērnu nodaļā vispār. Atcerieties, mēs bijām pie, kā sauc to jūsu dāmu, kas atjauno grāmatas, kā viņā vārds? Liene. Liene. Šitās lietas visas, tās ir tas jāpadien atpakaļ, kā viņi teica to vārdu. Tas nebija origami, tas bija orimoto. Origami. Rekur ir. Jā. Rekur šitās te lietas ir. Un tur ir pulkstenis, kurš arī darbojas. Labi, tātad mēs esam šeit vienā no bibliotekas telpām, kur ir izvēlēt grāmatu, tā teikt. Jā. Tad ir tā, ka tu ienāc iekšā. Jā, pa šīm tā, šeit tu ienāc, sveiki, labdien. Tā, kas te notiek? Man vajag, ko man vajag? Es gribu paņemt. Jūs varat paskatīties elektroniskajā katalogā. Ok, ko man vajag, labi. Jā, ko vajag. Es jau ieraudzīju, ko man vajag. Ko man vajag? Piemēram. Nē. To jums nevajag tomēr, ja? Pagad. Šito te man vajag. Latviešu buramie vārdi. Aiziet. Tā, man ir latviešu buramos vārdus. Jā. Es eju pie jums ir lasītāja karte. Es ielieku to karti. Jā, noskanējiet karti, un jūs pats sev varat to grāmatu izsniegt. Un tieši tāpat jūs grāmatu varat arī nopirkt. Man nav vajadzīgs bibliotekārs. Ja es esmu šeit ielogojies, tā teikt, jums nav obligāti. Un pēc tam, kad es esmu burvestības viss iemācījies, tad es viņus atnāku atpakaļ, ielieku un nolieku šī kastē. Un rekurītais čips, ko es teicu, ka nevis vienkārši ir šitas svītrakots kaut kāds, bet arī čips, tāpēc līdz ar to tas komps to nolasa. Dators. Nolasa. Buramie. Un ja jūs īsti nezināt, nemākat atrast, tad jūs aiziet pie bibliotekāras. Bet dāmas un kungi, burties nav labi.
Vispār ne slikti, ne labi. Nevajag. Nevajag. Tieši tā. Tiešām nevajag. Mēs ienācām ne pa galvenām. Jā, šis ir infocentrs un garderobe. Okay. Šeit parasti ir kolēģi, kuri jums Mēs pa šejien ienākam iekšā? Jā. Šeit? Jā. Šeit mēs ienākam iekšā. Nu, bet jūs nākat iekšā. Pirmkārt, jūs redzat grāmatu nodošanas iekārtu 24/7. Jūs varat nodot Varbūt grāmatu. izem. Tad ejam. Pastamies. Okay. Būs Jā. bišķiņ pūtiens. Jā. Tātad tu redzi? nāc iekšā šeit. Bet pirms tam jums ir iespēja tur kafiju padzert. Tur ir kafijas namiņš arī. Klaud, tie, kas nezina, mēs bijām tur pagājušo reizi. Omā, kur ir Ogres mūzikas un mākslas skola. Starp citu. Tā kā tur mēs bijām ciemos. Respektīvi, tad tu nāc iekšā šeit, Jā, tad tu bet nodod grāmatu, un šeit tu nāc tā kā tu Jā. nāc. Un šeit arī ir 24/7 bibliomāts, bet šeit jūs varat 24/7 arī izņemt grāmatas. Bet tad tev ir Ja jūs jāpasūta esat- pirms tam. Jā. Un te ir tā sarežģītā sistēma, pa ko mēs bijām iekšā tajā apsildes pasākumā. Es nezinu, vai to šeit ir ir vērts visi jums dati. rādīt. Te visi dati redzami, jā. Īsāk sakot, kur ir tā biblioteka, šeit stāvēja autobus, kur mēs bijām. Šeit ir, tik es saprotu, puskāds un klausa, 117 saules paneļi, un tad viņš, respektīvi, paņem notekūdeņus, pārtaisa viņus kaut kādā veidā siltumā. Notekūdeņi ir laistīšanai augu. Arī kur viņiem ir puķis, Jā, kas laustās. 50 kvadrātmetri zaļā siena. Kā šitas pa džeku? Tas ir Tomiņš mūsu. Viņš sagaida visus. Bērni īpaši par viņu priecājas, pieaugši arī. Ar viņu var padejot kopā, viņš pastāsta par bibliotēku, par bibliobus, ir joki, var jautājumus uzstāt. Labdien! Bet viņam ir ļoti konkrēti jāuzstāda jautājumi. Viņš ļoti gudrs ir vai nav? Viņš ir ļoti gudrs, viņš izvēlās, uz ko skatīties, Vai ar tu kuru esi, komunicēt. es gribu uzdot jautājumu. Skatās, ka ātrāk ir interneta problēmas. Mazliet atpūtīšos. Viņš ir noguris, viņam ir interneta problēmas. Es tev saprotu. Tā gadās. Mēs par to laiku jautrītiesim parunāties. Bet viņš padejot ir gatavs vienmēr. Kā jūs viņu saucāt? Tomiņš, pilnīgi Tāpat kā oficiāli. mūsu Toms. Tom, tu izskaties no malas diezgan, bišķi garāks. Paldies tev, kompadre. Mēs iesim tālāk, jā? Jā, un šeit ir izstādes, eksponēšanas iespējas, ar ko mēs arī ļoti lepojamies, jo mums regulāri mainās izstādes, un cilvēki ļoti iecienījuši izstādes. Un ir, ka nāk tikai izstādes paskatīties. Okay. Tā kā, un tu nāc, ok, labi. Toms, tu nekur neprom. Toms, tu nāc ar mani. Ejam. Tā, Šeit. mēs ejam. Es gribu redzēt ļoti svarīgi tā, man ļoti uzrunāja. Ļoti uzrunāja. Pirmkārt, respektīvi šeit ir bērniem. Bērnu valstība. Kam? Šī ir bērnu valstība, un šeit var tēti un mammas ar saviem bērniem. Daudz grāmatas mums mājās ir jautrīta. Man ir 5-gadīgs dēls, un es respektīvi ar šīm grāmatām visām mums te baigā draudzība notiekās. Un es to visu redzot šeit, tā kā viss ir pareizi. Jā, bet ziniet, jaunākais bibliotēkas apmeklētājs ir bijis dažas dienas vecs. Tas ir jaunākais, jo tur ir iespēja ar mazuļiem, pavisam ar zīdainīšiem uzturēties. Šeit ir arī tālāk iespējami. Es neviešu paklāju, jums te paklāju bērni, ja mazie vēl staigā, tad galīgi nevajag. Pabarot, pārtīt mazulīti. Okay. Šeit ir padomāts pilnīgi par visu. Šis gan ir jauki. Jā, un te bērniņi mazi spēlējas. Respektīvi, tad var tēts atnākt. Ja viņam vai māma atnākt, ar savu mazuli, vai kopā visi atnāk. Kopā patiesībā mums ļoti daudz tēti nāk. Ļoti daudz labi. Nāk tēti. Un šeit tā kā lasa ar vecākiem kopā. Šeit bērni un vairāk. Un tas, kur bērni arī paši ņemās. Paši krāso kaut ko ņemās. Jā, arī mācās. Forši. Es domāju, ka šis te viss jautrīt sāksies, tad, kad biblioteka būs vairāk un čumums un muģēs. Joprojām te mēs esam tagad, ka vēl nav viss tā kā
Ejam te, kas te? Jā, un tur ir klinšu kāpšanas siena, Tā kas normāli, katrā bibliotēkā taču ir kliņš kāpšanas siena. ir tā pareizi? kā tā mazā māsa tai lielajai sienai, kas ir pie pašvaldības ēkas. Ok. Nu šeit viņiem patīk. Te nu viņam ir ko darīt. Jā. Te viņš sāk, un tur viņš beidz. Jā, un tomēr mēs esam padomājuši par to, lai viņi saprot, ka viņi ir bibliotēkā un šeit ir arī grāmatas, jo atpūšoties viņi var arī šeit palasīt. Tas ir, kur viņam izliet enerģiju, tā ir forša lieta. Tieši tā. Un arī bērni mācās jau paši. Viņiem ir, Precīzi tāds pats. Precīzi labi. tāds pats. Un tas, ar ko mēs lepojamies vēl, ir Jā. bērnu pasākumu telpa. Respektīvi, vienlaicīgi tur bērni nāk uz bibliotēku, ņem grāmatas. Šeit var notikt nodarbības. Šeit var izlikt pufus, galdus. Nu, dari, ko vēlies, ko Jā. gribi, un tu kaut kāds pat... Jā. Piktulis, jā, šitās visas mūsu mājas grāmatas ir ļoti labi. Un šeit notiek nodarbības. Ok. Jā, ļoti aktīvi. Labi. Un šeit tiešām čum un muģi viss Šeit nav vienmēr. klusums, vai ne? Šeit nav. Nu, Bet tas ir nu, bet normāli. forši, nu, tā ir dzīvība. Jā, bet tas Tā ir ir normāli, dzīvība. tā ir jābūt. Tagad mēs esam pirmajā stāvā. Toms joprojām meklē internetu. Es tā Ir jau saprotu. ir viņam viss. ir- Viņš tikai pajokoja. Varbūt viņš lūdzās. Viņš tāds, es nezinu, ko Viņš aicina pārējos arī. Nē, tas ir interesanti. Es biju redzējis tikai YouTube šitos robotus. Jā, Šitās ir tās puķes, kas tiek ar to... Notekūdeņiem, jā. Jā. Bet, protams, ja vasara būtu ļoti sausa, tad ir iespēja pieslēgties. Jums tam Tomam vajag iedot, lai viņš mazgā tās telpas, nevis, tā kā kamēr puķis laistās no lietas. Viņam ir jāgaida apmeklētāji. Viņam ir ļoti svarīgs uzdevums. Nevar tā. Lūk. Tagad mēs esam otrajā stāvā. Šeit mēs esam sagatavojuši, tam mums būs saruna, starp citu, ja? Tā kā neslēdzies nekur prom. Mēs esam otrajā stāvā, un šis ir tā kā tāds liels vizītkartes simbols, tā kā šī te lampa. Jā, šīs lampas mums ir, tā kā mūsu vizītkarte, bet viena no mūsu vizītkartēm ir arī šīs palodzes, jūs redzat, uz tām var sēdēt, visā ēkā tādas ir, un tās ļoti tiek izmantotas. Nē, pasieties. Un patīk cilvēkiem. Kas ir tas, kas ir, respektīvi šeit, šajā skapī? Tās ir tās vecākās grāmatas šajā bibliotēkā. Jā, un šī izstāde tika izveidota uz pasākumam Latviešu grāmatai 500 gadi, kas kulminēja pagājušā gada novembrī ar tādu milzīgu skaistu pasākumu visā valstī. Un šīs ir tās grāmatas, kas var pastīties. Cilvēki nevēlās viņas aiztikt ar rokām? Teiksim, ja īpaši vēlētos paskatīties, tad, protams, pastīties varētu uz mājām. Tā ir pilnām telpām, kaut kādām tādām vietņām, kur redzēt pasēdēt, mierīgi atvērt savu datoru vai grāmatu, gatavoties savam darbam, mācību procesam. Tādas iespējas mums ir. Lasīt, tā mēs tūlīt. Jā, viss atslēgas ir pie jautrītes. Protams, kā gan savādāk. Man ir zelta atslēdziņa. Okay. Jā. Un šeit ir lasītava, te ir novadpētniecības materiāli. Sakiet, kam vajag šo spoguli? Tā, lai mēs tā bišku redzam arī vairāk. Kameras jums te nav? Mums viss ir. Ir? Jā, mums viss ir. Es neredzu. Kameras ir tur, kur viņām ir jā. Tas tā kā, es spogulis uzrunāju par to, lai tā kā gadījumā. Jā, lai bibliotekāri tur sēž. Viņa šeit ir, Jā. Vai visos paklājos un tā kā... Jā, un patiesībā es redzu, cik tie paklāji ir tīri. Bet tas ir, jo? Tāpēc, ka cilvēki nestaigā uz kājām, bet uz lokām? Tāpēc, ka tas ir īpašs materiāls. Mēs arī pirmsākumos, tad, kad mums arhitekts teica, nepieciešami paklāji būtu labi, mēs tā, kā praktiskas sievietes... Nē, bet tie materiāli ir tādi, kā atgrūž tos netīrumus. Rēķiniet no 21. gada. Un te visu laiku ir cilvēki. Bet, protams. Līdz ar to tas novalkājumam nodilumam vajadzētu būt. Bet tā, neteikšu. Un jauka sajūta, vai ne? Jā, maigi. Jā. Viņš to skaņu arī apēd. Bišķiņ tā kā nav tāds eho, kas ir forši. Jā.
Un lūk, šeit atkal ir palodzes. Un ar tām palodzēm, iespējai- respektīvi, tas ir tas jūsu tas lepnums, tā skaitā, ka tu vienkārši apsēdies, paņķveri un ņemies un tev ir dzīvā palodze. Jā, un patiesībā ziemā arī gaismu varat iedezināt un vienkārši arī tā aizvērt ciet Ok. un relaksēties. Ok. Zini kā? Un citreiz ir tā, ka bērni lejā ir ar savām lietām nodarbojas, un vecāki uznāk augšā šeit un mierīgi pasēž. Vajag vecākiem arī dažkārt Jā. ievilkt telpu. Tā ir. Jā, un Tāpēc, tad ka- bērni nāk meklēt vecākus. Kur ir mamma un tētis? A, mamma un tētis ir sēž aiz aizkariņu un čilo. Ok, forši. Riktīgi forši. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Tā. Mums baigais ekskursijas. Jā. Pasākums ir Un šeit jums ir iespēja jau iepriekš rezervēt darba telpas. Te es gribēju, lai jūs ātri uzmetat aci. Te, kur mēs tagad esam, tas viss nav bijis. Bija šitā, ja? Jautrīt. Šīs visās ēkās bibliotēka ir bijusi. Šī ir pēdējā. Jā. Teritorija ir viena, tikai visu laiku ir pārbūvēts un būvēts. Nē, dažādās vietās. Ok. Šī ir tā vieta, kur mēs bijām pirms tam. Tas vecais bērndārs tika kas bija nojaukts. Šeit bija šī ēka. Ok. Te mēs bijām Ok, nojauca jā. un uzbūvēja šeit jauno bibliotēku. Aha. Un tādī mirklī mēs bijām šeit. Tā ir tā ēka, un no turienes mēs redzējām visu, kas šeit notika. Procesu, kā tika nojaukta vecā ēka un kā tika Cik celta. ilgā laikā jūs būvējat? Tie bija pāris gadi. Kas tur ir? Tā, šeit mums ir Jūs redzat, ka grupu darba telpas. ka var ņemt telpas un tā kā mītiņus taisīt. Nu, tā kā, Mītiņus. nu, es domāju, ne, mītingus, tas no Jā, angļu žargons. es sapratu. Es pirms tam prasīju jautrīt tevi, bet jautrīt ir vācu valoda, tā kā Ne, es sapratu. Ok, mītingus, es domāju, sapulces, jā. Ne, bet ziniet, patiesībā bez jokiem un bez humora izjūtas jau vispār nevar dzīvot. Šis mans teksts ir. Tā Nu, ir taisnība. Tāpēc jūs pasakat mītiņš, es saku, mītiņš nav. Jā, šo var iepriekš rezervēt Jā. Bez maksas. Jā? Jā? Tātad, protams, jūs varat šeit sanāksmes organizēt, strādāt. Taisīt šeit mītiņus. Mītiņus. Sapratu, labi. Jā, Ok. un šeit ir spēļu bibliotekas telpa. Jā. Mums ir arī spēles, kuras var nākt spēlēt. Var ņemt uz mājām līdzi. Es saprotu, ka viss tūlīt sāksies, un te būs muģēs un Jā, ņemsies. jā, tā tā kā- būs. Te ir atkal kaut kāda... Šeit ir mācību kaut kādas klase. lekcijas var Jā, mācīt šeit, telpa? jā, šeit datortelpa, šeit dažādas mācības var organizēt. Šo arī var. Šitas te ir tā, kā bija manā, kas bija maziņš bērnībā. Tad bija gan telefons šāds, un tad bija šitā kartotēka. Tā bija. Ja? Tā bija. Ko nozīmē ekslibris? Ekslibris. Jā. Tā ir grāmatzīme. Kur ir tā? Ekslibris. Jā. Tā ir grāmatzīme. Jā. Ok. Nu jā, grāmata un pūce. Un kas šitas tāds kāda mjasnī kubinki? Es nesaprotu krieviski. Šī izstāde vienkārši ir veidota bibliotēka ceļā uz 128. gadā. Gan Ogres pilsētai, gan Ogres centrālajai bibliotēkai būs 100 gadu jubileja. Un Kurā gadā? 28. Tas ir- Šodien 26. Man nav Jā. zelta atslēdziņa. Nav, bet, protams. Tā Jums ir bija viena tikai- atslēga uz visām durvīm? Tā, nu es jums teiktu. Kur ir kameras? Neko nezinu. Kur ir viena atslēga? Es neko nezinu. Amir, come here. Tā. Bet baigi gaiši tas viss smuki, reāli smuki. Jā, un mums iepriekšējā ēkā jauniešiem nebija savu telpu, un līdz ar to mums bija grūti jauniešus dabūt uz bibliotēku. Un šeit tagad viņiem ir. Viņi šeit, lūk, pulcējas, spēlē kaut kādas spēles, sarunājas. Redziet, te ir arī tās palodzes. Arī tās, kuras jūs teicāt, Jā. ka var paslēpties Jā. un varbūt uztaisīt randiņu. Jā, un to jau viņi arī dara šeit. Okay. Have you been in a building like this before?
No, I have to say, no, it's great. Es domāju, gan. No, seriously, it's like No, really, it's great. Honestly, I would be happy to be here all the time. okay. Cik brīnišķīgi. Bet, jā, jo 22. gadā mēs bijām pasaules labāko bibliotēku četrniekā. Okay, beidzot, mēs esam kaut kur labākie. Okay, Mēs esam. Ļoti labi. Jā, 22. gadā mēs piedalījāmies konkursā Jā, par labāko bibliotēku. jā. Tur mēs esam starp 4 labākajām. Manuprāt, tur bija 20 bibliotēkas no visas pasaules pieteiktas. Un Ogres centrā bibliotēka dabūja 4. vietu. Nevis 4. vietu, bet četrniekā. Pasaules labāko bibliotēku Un kas ir četrniekā. 1., 2. vietā? Neatcerieties? Tur nebija, Nu, tur nav bija tie tikai, vietas. jā, tas tur bija tas četrnieks. bloks, jā. Pirmā vieta, es tūlīt padomāšu, pirmā vieta bija, manuprāt, Nebija kaut kāda Anglija? amerikāņu. Amerikāņu. Bet es varu atrast, un es pēc tam jums arī varu pateikt. Jā, tur bija. Tās ir publiskās bibliotēkas, tās nav runa par privātajiem. jo Nē, tās ir publiskās. Okay. Tās ir publiskās. Tas Tur forši. bija no Dānijas, tur bija, manuprāt, Abu Dabi. Okay, jā. Mēs, jā, un Amerikas četrniekā. Šeit mums Latvijā, kas šo taisīja, projektēja? Šo mums projektēja Rūdis Rubenis. Latvietis. Protams, Nu, tāpēc es jautāju. Jā, un arī arhitektu firma ir latviešu. Okay. Jā, Valdis Onkelis un Rūdis Rubenis. Aizējām vēl uz konferenču telpu Jā. lielo. Jā. Un tad viss metam mieru. Un tad Jūs būsiet tikai tā Tad es nedaudz paskatījušies. Jūs arī tieši tāpat. Okay. Un jā, un 25. gadā mūsu bibliotēka ieguva gada bibliotēkas titulu Latvijā. Valstī, jā. Jā. Cik jums ir tie cilvēki gadā, es nezinu, tā iet cauri, tā kā... Reģistrētie lietotāji mums ir vairāk kā 6400, principā katru gadu aug šis skaitlis. Un kā ir domās, kad viņi padzerējuši tā te? Jā, tā arī dara. Jā. Jūs tā arī Vairākās dzerat? vietās ir. Es ielēju pudelē. Okay. Es tagad dzēru Ogres novada ūdeni, ja? Jā. Okay. Jā. Labi. Mums vairākās vietās ir ēkā tāda iespēja. Un šeit ir zāle 100 vietām. Ļoti populāra, ļoti tiek izmantota bieži. Atkal visādi spotiņi, visādas vietiņas. Piemēram, šī telpa ir domāta tam, kad, teiksim, vecāki atnāk uz kādu konferenci vai ko ar mazuli kopā, mazulim vienkārši apnīk. Jā. Un tad var ieiet tur padzīvoties. Ir tā, ka Mazuli. mazuļiem vienkārši uzmanību kaut ko citu Tas ir normāli. Jā. Jā, tur ir lektoru darba telpa. Jā. Tur ir furšeta zona. Es jums teiktu, par visu ir padomāts. Labi, es jums atklāšu, kādas skatāties. Tagad pulkstenis ir tik. Ja? Tie, kas nesaprot, cik tas ir, tad ir pulkstenis 9:30. Reāli, pasties, pēc man pulksteņi ir tieši tas pats. Cik jūs varat vaļā šodien? 11. Ja? 11. 11. sāksies. Tā kā vēl var skaļi kliegt. Pēc tam varēs vienkārši būs daudz balsis jau šeit būs, es tā saprotu. Bet man ir vēl ieplānot sarunu ar cilvēku, kurš raksta grāmatas, jo kas ir bibliotēka bez grāmatām. Mums tā kā, man ir daži jautājumi par to, kā top grāmatas, to mēs tūliņās izrunāsim ar rakstnieku. Jā. Kaut ko jūs vēl gribējāt varbūt pateikt? Jūs tā kā direktori man ļoti labi visu te ātri nostāstījāt. Beidz biedēt jautrīt ar to savu stiku. Reāli. Jā, Es jau pamazām pieradīšu. Es pamazām Jūs vēl iepatiksies, tad gan būs traki. Tad gan ir traki. Tad Tad es vienkārši zvanīšu jums, lai jūs braucat vienkārši un pati filmējat. būsiet kļuvusi par Instagrammeri vai Jā. par TikTokeru. Pasarg Dievs. Pasarg Dievs, nevajag. Vēl vienu TikTokeru mums nevajag. Tiešām nevajag. Nē, galīgi nē. Ir kaut kas tāds vēl, kas jums ir tā kā, ko gribās pateikt labi, vai varbūt pateikt slikti, es nezinu. Es Man vienkārši... liekas brīnišķīgi.
Bet tas ir man tā šķiet. Jā. Bet jūs jutāt vēl koka smaržu? Tā kā mēs bijām arēnā, es jūtu jauna Porsche smaržu. Jā. Tas bija tās. Šeit es jūtu vienkārši svaigumu. Jā. Šeit es jūtu svaigumu. Bet jūs jūtat arī Un mājīgumu, Jā, vai ne? mēs kopā pateicām. Sinhroni. Mājīgumu, jā. Bet tas, laikam, ir tā, kā jūs teicāt, no tā koka, no tās gaismas, daudz gaismas šeit ir. No labestības un no tiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri nākuši šeieni un kuri strādā šeit. Cik jums ir darbinieki? Mums ir vēl 2 filiāles. Mums Jā. ir Ciemupē un Ogres galā, Jā. un kopā ar tām mēs esam 28 darbinieki. Okay. Un jūs ir direktori visām tam? Nu jā, tad tā ir sanās. Nu ko, tiekat galā. Nu, es ceru. Es izskatās, ka viss ir ļoti labi. Jā. Dāmas pa priekšu. Mums jāizslēdz gaismi, ne? Jā, Kaut gan tāpat viņi no saules baterijām nāk, bet laikam tagad jau vairs tik bieži nenāk. Jāutrīt, paldies jums. Un te jums ir lifts, ko es ar to liftu prezidents vadājat? nu ko vajag to vadāt? Nē, nu, lifts tiešām tiek ļoti izmantots cilvēkiem. Nē, es Jā. arī, protams. Jā, protams, es bet vienkārši ziniet, bet citreiz ir tā, ka līgavām ir tik milzīgas kleitas lielas. Nu jā. Jā, un tad viņas brauc ar liftu. Bet patiesībā šeit brīžiem arī ir tā, ir laulības, ir viesi, viss, un tie mazie pa vidu. Jūs tagad noteikti nesaprotat, par ko ir runa. Paskatieties uz turieni, paskaties to. Tas ir šeit ir dzimtsaraksts nodaļa, bet par to visu vēlāk. Tā kā šeit tā kā biblioteka, tā kā teritorija, un te ir žings, un sākās, te mēs ejam iekšā uz, te mēs tagad neiesim, tas ir cits stāsts. Par to būs cits Bet stāsts. principā es neteiktu, ka tas ir žings un tas sākās. Jūs esat visi kopā? Mēs esam visi kopā, mēs patiesībā esam kā viens kolektīvs. Aha. Jā, jo, nu tā, protams, nav tieši mana bibliotēkas nodaļa, bet mēs strādājam visi kopā un esam kolektīvs. Un nav tā, ka te pēkšņi kaut kas cits Es sākas. mēģināju pārnest tā nozīmē par to, ka tur ir tā saucamā telpa, kur es neesmu bijis nekad neprecējies, neko, es nezinu šitās izslietas, bet esmu piedalījies un vadījis daudz kāzes, bet tur ir tā telpa, kur lasa Jā, to lasāmo. tur laulājas. Un man jā. laulājās, paldies, un kur teica arī, es prasīju tur vai jūs tos dzejoļus tur runājat. Nekādā gadījumā, kategoriski nekāda dzejoļa. Mēs neesam nekādi te aktieri, lai lasītu dzejoļus. Bet par to cits stāsts būs, citu reizi, tagad citu reizi. Viss šeit ir tā kā biblioteka, te ir ko darīt. Tad Jā. cik daudz tie cilvēki par gadu? Jums ir kaut kāda tur tā statistikas, cik šeit jums iziet cauri? Mums ir statistika, bet tad man tie skaitļi ir jāpaskatās, jo mēs patreiz Es domāju, ka tas nevienam neinteresē. Jā, Tā vienkārši- jā. Bet patiesībā ļoti, ļoti daudz cilvēku dienā, tur 200, 300 vairāk cilvēku dienā Okay. iziet cauri ēkai, jā. Manuprāt, forši. Labi, jātrīt. Vai jums ir jauka diena? Paldies. Jums ir vēl viss darbdiena priekšā. Vēl visu Mums arī. darba dienu, jā. Paldies. Es ceru, Nebija ka... sāpīgi, ne? Nu, Nē, es teicu. atkarīgs no cilvēka, ar Jums ko arī ļoti labi droši vien. izdodas viss, kas. Nē, paldies, es ceru, ka tā patiesība arī bija. Nāciet apskatieties paši, tā kā, lai nav ar karot mutē jābaro. Man ļoti patīk, mums laik ausī kliedz Arno Junze. Es dzirdu pilnīgi šeit. Viss, hap!